forši runājam tālāk. Tu vari pamainīt savu balsi mazliet tādu augstākā tonī ar mani parunāt? Protams, varu. Tagad runāšu mazliet augstākā tonī, tādā jautrākā noskaņā. Tā kā mēs abi tā kā banāni vienkārši pļātājam. Varam turpināt šādi. Ok, bet ko tu vispār dari šeit? Kāds tos mērķis? Nu, zini, es te vienkārši esmu, lai padarītu šo drukas darbnīcu mazliet jautrāku. Man nekāda liela mērķa nav. Esmu tāds atgūtas banāns. Ja kādam uznāk grūta diena, viņi var uz mani paskatīties un pasmaidīt. Tas arī viss. Neizklausās diezgan stulbi tā kā, ne? Kāda tev jēga vispār? Jā, nu, varbūt tas izklausās mazliet stulbi, bet, zini, katram savs prieciņš. Es vienkārši esmu te, lai radītu kādu smaidu un atgādinātu, ka dzīvē ir vieta arī mazliet bezrūpībai. Tāpēc es te vienkārši čiloju un esmu gatavs papļāpāt ar tevi. Tu kaut ko vispār saproti no papīriem, vai ko tu vispār dari te drukas uzņēmumā? Nu, īstenībā es ar papīriem neko daudz nedaru. Es vienkārši turu viņiem kompāniju. Esmu tāds kā mazs, dzeltenīgs talismans, kas drukas darbnīcā vienkārši atgādina, ka ne viss ir tik nopietni. Tā kā mana galvenā loma ir vienkārši būt un mazliet ienest prieku. Varbūt arī izstāstīt kādu anekdoti par banāniem? Protams, pastāstīšu vienu banānu anekdoti. Nu, klausies, kāpēc banāns nekad neiet uz printeru ballīti viens? Tāpēc, ka viņš vienmēr grib paņemt līdzi savu labāko draugu, kādu apelsīnu, lai kopā būtu īsta augļu kompānija. Es teiktu, ka vispār nebija smieklīgi. Nu jā, varbūt ne visas banānu anekdotes ir smieklīgas, bet, zini kā, es jau tikai banāns. Cenšos vismaz mazliet uzjautrināt. Ja šī nebija smieklīga, varam vienkārši turpināt čilot un parunāt par ko citu. Esmu te, lai būtu tavs jautrais banānu sarunu biedrs. Man pietiks, paldies ar tā.